Sveicināti no Tēršupa. Ko daudzi prasa? Ar kādām riepām tad es varu braukt? Kur tā sniegpārsliņa, kur tas M+S? Un neko nevar saprast. Un tad parādīšu lītās, kas ir M+S, kas ir ziemas riepa, ar kuru drīkst šogad braukt. Tātad ziemas riepas ir daudz un dažādākas. Ir all season un ir arī skandināva tipa. Un tas klasiskākais, kā saka, variants ir ziemas riepa, cietā sastāvā, ko sauc arī tautā par M+S, bet tā atšķirība ir šī zīmīte. Kalns ar sniegpārsliņu. Un joprojām ir M+S. Tad parādīsim attiecīgi M+S arī riepu šādu. Bet nav, protams, sniegpārsliņa. Ar šādām riepām bieži vien pārvietojās daudz cilvēku visu cauru gadu. Tad parādīšu arī, ar kādām riepām vēl var braukt, kurām arī ir marķējums sniegpārsliņa ar kalnu. Tātad šeit klasiskais Eiropas tipa ziemas riepa, all season riepa, kā te arī rakstīts, all season Bridgestone Turanza 6, kas ir ar apzīmēm kalns un sniegpārsliņa. Protams, jūs teiksiet, ka ar tādām var pabraukt. Protams, šeit ir, kā saka, premium riepas gumijas sastāvs, kas turēsies arī uz ledus. Bet, protams, kad šajā momentā šī riepa nebūs vispiemērotākā Latvijas ziemām. Tātad marķējums, protams, mums ir, bet ir pašam jāizvērtē, pa kurieni braucam, kā braucam, un vai šis protektors būs tas labākais uz leplidojošiem ceļiem. Tur mēs varētu, kā saka, nepiekrist. Tātad vēl vienreiz. Sniegpārsliņa ir praktiski visām ziemas riepām. Ir tikai daži izņēmumi ķīnieši, kas liek M+S virsū un vairs nav derīgi, kā saka, ziemas satiksmē.